Paziņotas Latvijas izlases kandidātas kvalifikācijas turnīram Ādaži sagrauj Ķekavas Buldogus, Burgdorfas Wizards komandai vēl viens smags zaudējums. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jūs klausāties Floorball News W podcastu, un tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz aizvadītās nedēļas notikumiem sieviešu florbolā Latvijā un pasaulē. Pagājušo pirmdienu oficiāli tika nosauktas Latvijas sieviešu florbola izlases kandidātes 2013. gada pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīram, kurš no 29. janvāra līdz 2. februārim notiks Valmierā. Sarakstā kopumā iekļautas 30 spēlētājas, 27 no visiem 4 Latvijas čempionāta sieviešu virslīgas klubiem, kā arī 3 mūsu leģionāras – Diāna Sjomina no Šveices SML līgas kluba Burgdorfas Wizards, kā arī Lauma Višņevska un Anita Šēne, kuras abas spēlē Zviedrijas 2. divīzijā. Ar kandidāšu sarakstu var iepazīties Latvijas Florbola savienības mājaslapā, taču jau tagad kļuvis zināms, ka uz treniņu nometni Kocēnos, kura notiks no 4. līdz 6. janvārim, ieradīsies mazāk nekā 30 kandidātes. Florbola kluba Ķekava līdere Dina Štāle aizņemtības un darba darīšana dēļ nevarēs palīdzēt izlasei kvalifikācijas turnīrā. Otrdien notika viena spēle Latvijas čempionāta sieviešu 1. līgā. Florbola klubs Ādaži viesos ar 15-5 sagrāva Ķekavas Buldogas komandu, tādējādi kļūstot par turnīru līdervienību. Pirms mača bija gaidāms, ka būs līdzīga cīņa, tomēr nekas no tā nesanāca. Iniciatīva piederēja ādažniecēm, kuras pirmajā pārtraukumā devās ar 5-0 uz tablo. Otrajā trešdaļā abas komandas divreiz apmainījās ar vārtu gūmiem, savukārt mača pēdējās 20 minūtēs viesu klubs palielināja savu pārsvaru līdz +10, visā spēlē triumfējot ar 15-5. Teicams sniegumu nodemonstrēja Ieva Lopīnska, izceļoties ar 5 vārtu gūmiem, kā arī Monta Ločmele, kur izdarīja 4 precīzus metienus. Sestdien Diānas Sjomens pārstāvētā Burgdorfas Wizards aizvadīja Šveices SML līgas spēli izbraukumā tiekoties ar UHC Dietlikon. Diemžēl latvietes komanda piedzīvoja zaudējumu ar 2-7. Mača sākums padevās veiksmīgs. 15. minūtē rezultātu atklāja burgdorfiešu līdere Elzbieta Piotrovska. Tomēr pirms pārtraukuma diētas ieturētājas panāca izlīdzinājumu. Otrajā periodā Cīrihes klubs izcēlās ar 3 precīziem metieniem, savukārt viesu komandas rindās ar vārtiem atzīmējās Jona Kāronena. Mača pēdējās 20 minūtēs UHC Dietlikon guva vēl 3 vārtus un gala rezultātā zaudējums ar 2-7. Citās spēlēs Piraņa Kūra ar 11-0 atstāja sausā SML līgas pastarīti Bernes Kapitāls, FB Riders DBR ar 10-3 pārspēja UHC Hofen, savukārt Zug United ļoti sīvā cīņā ar 2-1 pieveica Red Ants Ričenberg vienību. Florbola sezonā sievietēm šobrīd ir pārtraukums, tāpēc ieskatīsimies, kāda situācija pašlaik ir top 4 valstu čempionātos. Zviedrijas Superlīgā līderpozīcijas joprojām saglabā Djurg Gādens, taču turpat uz papēžiem min Kais Mora, atpaliekot par 2 punktiem. 3.–4. vietu dala Iksu un IBK Dalen. Somijas Salibandija līgā bez zaudējumiem cīnās SC Classic. 2. pozīcijā ar 22 punktiem atrodas SB Pro florbolistes, kurām seko OLS un NST. Šveices SML līgā 1. vietu ieņem Piraņa Kūra, par 5 punktiem mazāk ir Zug United, bet 3. pozīcijā atrodas UHC Dietlikon. Diānas Sjomens pārstāvētā Burgdorfas Wizards ar 9 punktiem atrodas 7. vietā. Čehijas ekstralīgas čempionātā par 1. vietu cīnās veselas 3 komandas. Pašlaik līderpozīcijās atrodas SC Vau Viktovica, taču uz papēžiem kareivīgi min Herbadent un TGGM Čodov. Tālu neatrodas arī trakās meitenes no FBC Liberec, kas ar 34 punktiem ieņem 4. vietu.
Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Nākamnedēļ nekādas spēles vai turnīrs sieviešu florbolā nav paredzēti, un tieši tāpēc, sākot no 24. decembra, Floorball News W visas svētku nedēļas garumā publicēs Latvijas sieviešu floorball komandu spēlētāju, treneru un pārstāvju novēlējumus jaunajā gadā. Tos būs iespējams aplūkot mūsu Twitter kontā twitter.com/floorballnewsw. Bet rakstu ar visiem novēlējumiem publicēsim vecgada dienā portāla sportacentrs.com formas sadaļā. Paldies, ka klausījāties! Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno 2013. gadu! Lai jums izdevusies šī svētku nedēļa! Atā!